nokritīšu. Un man Mhm. arī izgāja plecs, tā kā, nu, es nezinu, kas notika ar to plecu, bet, nu, bija tā, kā tu man tagad saki, ja, kad vienkārši ne es varu pacelt, ne es varu dakšiņu tur bez mazai noturēt, nu, kaut kas bija Mhm. noticis. Un man bija jāmasē tā kā divi cilvēki, un es domāju, nu, es to nevaru izdarīt. Bet, Jā, nu, labi, darīšu, ja, un tā lēnītēm visu, kā saka, darīju, un, zini, pārgāja, vai nu to visu eļļu raindropa masāžu eļļu ietekmē, viss gan. sakārtojās, un nekādas nejūtu vairāk, kā saka, problēmas ar plecu. Noteikti tu arī vari pamēģināt pamasēt savus mājiniekus vai kāds, kas piesakās, un es domāju, varbūt arī pat tev var palīdzēt. Cik interesanti, tas saka, bet tieši vakar no Jālgavas te viena mūsēja meitene teica, ka viņai tieši vajag, un, bet es jūtu, kad jāuzstājas, jāizgriež tā roka, es viņu vēl nevaru, man tur tā, es pilnīgi pat saliecos, man no tā kā nav, bet es saprotu, ka nē. Tas laiks, ka man bija jāpasaka arī nē, uh, nē, lai vēl vairāk vēl ar sevi pabūt, tā kā iedot sev kaut kādu pauzi, kaut vai nedēļu, ja, un tas tāds. Bet, jā, darot, es arī mēģinu tā darīt ar to roku, lai viss kārtībā. Var cikot, jā, bet es to ierunāšu, un mums te vairāk paliek laika priekš mūsu lietiņām, jā. Tālūk, nu tā, labrītiņ, kas jau ir, kas vēl pienāks, tas pienāks, bet es domāju, ka laidīšos plūsmiņā, lai arī nāk arī tālākā informācija saliekās par to četrnieciņu. Es pagaidām tādu bišķi ievadiņu ielikšu, bet īstenībā mēs jebkurā brīdī varam droši dalīties. Ir sevišķi, ar kur jā, ja viņš ir aktuāls, un paskatīsimies starpību starp 4 sievietēm, 4 vīrietim, līdzīgi kā tā kā trīnieciņš, kaut kur vēl mēs bišķi viņus uz abām pusēm paskatīsimies, bet mēs nākamnedēļ uztaisīsim kopsavilkumu no 1 līdz 4. Tā kā zūmiņš būs, bet būs no 1 līdz 4. Nu, tas ir ārkārtīgi svarīgi, tāpēc par viņiem visiem vēl pāriet pāri kopā, kas ir jau pieredzēts, ja kādam ir kaut kas šī ciklā, vēl kaut kas ir pieredzējis bijis, kā mēs viņus atpazīstam, jau redzam šīs enerģijas, jo tas ir pamats visam vienkārši. Nu, tāds, ka ritīgs pamats, un pēc tam mēs pabeigsim 2. mēnesī to matēriju ar atlikušajām 3 enerģijām vēl, un tad iesim tālāk, jā. Um, jā, tātad 4 ir pirmais jau moments. Četrnieciņš parāda tas, ka tas ir par tēvu. Uh, par tēvu, ja mēs esam piedzimuši, ja dzimšanas datumā pašā ir iekšā 4 vai 24, kas jau ir augsta vibrācija pārstāvi, vai 31. Un, viens no uzdevumiem bērniņam ir būt par tādu spēcīgu atbalstu arī savam tēvam, vai lai palīdzētu tēvam būt arī izaugt par tādu imperatoru, karali pārvaldnieku. Ja. Uh, un atkarībā no tā, vai sieviete vai vīrietis ir, tad tālāk mēs paskatīsimies tās nianses, kā tas izpaužās, jo tas vienādi abiem noteikti kaut kādā ziņā neizpaudīsies, bet jā. Un tas liels spēks, tas liels pārvaldīšanas varas spēks, no vārda vara nevajag baidīties, vai te kā, ai, nē, man taču tur nekas, īstenībā šis forši, var vispār paskatīties, kā jums rezonē vārds vara, cik ļoti tas kaut kur, viņš vairāk tā kā jūs viņu paši redzat, tāpēc, ka katram tas būs kaut kas citādāks, jā. Daudziem tas varbūt asociējās, nu, kā vara, mums tur mūsu valsts, valdība, vara, jā, varbūt kādam ar to asociējās, jā, varbūt kādam kaut ko citu, kaut kādu notikumu, jo pa lielam politiskās situācijas viennozīmīgi, tas ir ar 4 saistīts politikā arī, tāpēc, ka tā arī tāda varas izpausme sabiedrībā. Bet tāds, ja sāksim no tāda paša pamatiņa, tad pārvaldība mājās arī kaut vai savā, nu, ne, savā dzīvē. Vat es kā individualitāte, vienpersoniski, ja, tad tos četrnieku varu skatīties, tās izpausmītes, kur manī ir kaut kas tāds, kas ir saistīts ar, kā es pārvaldu savas lietas, savu dzīvi. Ne mana partnera dzīvi, ne mana bērnu dzīvi, savu dzīvi. Jo, ja kāds jau skatījās arī tos, ja vēl ne pēc tam, bet katrā ziņā tā četrnieka bildē jau skaisti parādās, kā imperators ar imperatoru iet kopā, roku rokā.
jau viņi kopā ir, ja, viņa ir imperatoram pie kreisās rokas jau, ja, un tā kā bišķi tā kā pussolīti atpakaļ, viņš tā kā ir uz priekšu pēc bildes, arī var tā redzēt, ka viņš tā kā bišķi iet uz priekšu. Ar to es gribēju teikt, ko? Aizpildēju. Nu, jā, ka mēs pārvaldām lietas, no tā, kaut kur aizslēdzos. Labi, par to pašu. Jā, kā mēs pārvaldām lietas savā dzīvē. Um, jā, un bildē viņi priekšā satiek magu, pirmo enerģiju. Tā tad tā ir zīme, kad es eju pa savu ceļu. Tur tā simboliski parādīts. Tad pie ceturtās enerģijas atkal jumdīsies jautājums, vai es dzīvoju savu dzīvi un es eju pa savu ceļu. Viņš vienkārši celsies atkal, tāpēc, ka pirmā enerģija ir sakņu enerģija. Četrniekam, ja? Tā kā atkal būs tas mūžīgais jautājums, ja es kaut kur neesmu, kaut kur vienkārši metājos uz vienu pusi, uz otru pusi, tad te būs tas atkal tas aicinājums saprast, vai es eju pa savu ceļu vai ne. Sievietēm izpaudīsies sajūtās, ka ir svarīga stabilitāte. Materiālā stabilitāte. Nu tā, nu tieši runāsim, ja. Ļoti svarīga materiālā bet materiālā nevis tikai kā naudas veidā, bet tieši, kad, nu, kad ir šī māja vai tas miteklis, nu, ka visam pietiek, ka viss ir, tev vispār nav jāuztraucās par resursu, materiālo resursu, ka viņš vienkārši ir un mierīgi ienāk bez iespringuma, bez piepūles, viņš vienkārši ir kaut kā, ja, un tāpēc ja sievietēm ir četri, viņas daudz pašas var darīt, ja, bet nu, tas nenozīmē, ka ir jādara daudz, daudz pašām. Tas, ka tā spēja tur iekšā būs, tas ir viens, bet kāpēc? Jo nu, kā es pārlicu, bet labi, es tā plūdīšu, četrnieku sievietes pielāk savā dzīvē, tad vai nu tas tā, nu, kā saka, vājus vīriešus, nē, bet vienkārši tie, kas vēl nav, kam arī jāapgūst četri savā dzīvē, ja? Teiksim, tas ir ar labu ziņu. Un četrnieku sieviete ar savu pārliecību, par to, ka viņa ir uz sava ceļa, ar tādu pārliecību, ka nu, tur ļoti liela pārliecība un ļoti liels atbalsts. Tāpēc, kad jūs pavērojat simboliski, arī četri ir ugunskurs, ja? Bet tāds maigs, silts, pie kā var apsēsties un ir tik labi. Un ir tāds pilnīgi, nu, beidzot, kaut kāds tāds miers iestājās, jā, tas ļoti maigs siltumiņš. Re, kur tī, lūk, es padalīšos, pat te tikai redzu. Es tad bišķi priekš simbolikas pavācu. Tā, re, kur maigs ugunskurs. Viņš tāds, nu, man tieši tā tumsā patīk, viņš tāds maigs, viņš jau tāds lielais daudzums, viņš ir sagruzdējis, jā, tu skaties un vēro, man ļoti patīk, kad ugunskursam naktī, sevišķi kaut kur ārā dabā, tu skaties viņā, un viņš tur runājās gruzd, kaut kas sprakšķ, un tu vienkārši aizpildi kaut kur tā kā tādā, nu, meditatīvā pēc stāvoklī, tāpēc, ka ir tik labi. Bet ir arī ugunskurs, kas var būt arī, nu, tas tāds, tas tā kā tāds, nu, viņš tāds, nu, kuram tu nevari stāvēt klāti, kurš tāds ritīgi karsts ir un tāds, un tur var viss sprakšķiet haotiski ir pa gaisu, ka tur, nu, kad visādas malkciņas vai pociņas saliek, zini, prieda laikam bija, jā, negla laikam, kas ritīgi sprakšķi, nu, tas tā, bet idejiski, ka, nu, nav, kad ir tik ļoti tās enerģijas ir, bet viņa šūkājās, tāpēc, kad ir tās emocijas, ir vēl kaut kas, ir kaut kāda skriešana uz priekšu, bet tu nezini, uz kurieni, un tad vienkārši ar pieri sienā skrien jau, un tad vienkārši ar tā kā tādā attēlā bija minēts, nu, lūk, un tas ir svarīgs moments, to apjaust, kas manī personīgi ir, vai tas sildošais, vai tas haotiskais, un attiecīgi tad izvērtēt un skatīties tālāk, ko tad kur es gribu, un atkal ir tas jautājums, kāds ir mans ceļš, vai es eju pa savu ceļu. Tāpēc man kaut kā arī vēl norezonēja vēlreiz to visu filmu pārtīt atpakaļ no 1 līdz 4 nākošajā nedēļā, ja, lai saprastu katrs aizdomātos, jo īstenībā mani vēl joprojām uzliek uz pauzi šis jautājums, kas ir mans ceļš, vai es eju pa savu ceļu. Un es sakau tad man jānoformulē. Tad man atnāk tā sajūta, jā, es jūtu, es redzu to ceļu, es eju pa viņu, tāpēc, ka es ļoti daudz, kur esmu pateikusi nē, kaut kādām
sabiedrības vai pieņemtamajām dogmām un stereotipiem un noteikumiem. Es jau daudz kur izlecu pati pa sevi, kā es gribu, ja? Un uh, tas ir, teiksim, tas tāds nērtais ceļš tādā brīdī, kāpēc tas ir nērti? Tāpēc, ka nav bijis piemērs. Nu, šeit, šī gadījumā, būtu jābūt četrnieka piemēram, tas ir tēvs ir kā piemērs, un trīnieka piemērs ir mamma. Bet, nu, jūs redzat, kādiem laikiem esam gājuši cauri, un kā viena, kā viena frakcija jādziedina tā arī otra, jā. Tāpēc, kad ejot cauri arī gan mūsu padomu laiki, gan kara laiki, ja tas viss ir vienkārši kaut kur, kaut kur tas viss ir, jā, tā kā viņš tur ir, ja. Nu, lūk, bet nu neko. Tāpēc esam mēs atnākuši, mums ir informācija, un mēs mēģinām tagad, tāpēc mums nav tā, kā būtu, kā harmoniski tas būtu. Mēs paskatāmies, mums ir piemērs, mēs tad saprotam, pa ko ir runa, ja? Vai, teiksim, arī ir ģimenēs, nu, vīrietis kā vīrietis, tāds kārtīgs piemērs, ja, un tagad bērniem viss ir skaidrs, dēlam viss ir skaidrs pa lielam, viņš to vīrišķību, to atbildību, to vadīšanu uzņemās, nu, tā, ka pilnīgi nav tā, ka viņi nav, viņi ir. Viņi ir, kas mums ir, jā, bet maz. Nu, uz tādas pasaules fona viņu ir maz, bet viņi ir. Un paldies tiem, kam ir, kad var pazīties to piemēru, tāpat ar sievietēm līdzīgiem. Bet to tās iedos, ejam tālāk. Tātad vēlreiz un vēlreiz, tātad vai es eju pa savu ceļu. Vadīšana. Tā, 4 iedod formu. 4 ir par formas izveidošanu. Tīri intuitīvi vīriešiem tas pat ir tuvāk šī tēma, formas izveidošana, vai uztaisīt nu, to mūri, uztaisīt to sētu, uztaisīt to māju, bet kas viņu iekārto? Sieviete. Nu, tā kā. Bet tās spējas varbūt tagad viņas ir sajaukušās, ja, varbūt kā vienam, tā otram vīrietis arī var iekārtot arī. Kad jūt, kā viņš grib un tam līdzīgi, to visu var. Un tas nav nekas arī slikti, viss ir kārtībā, bet es, kad tam pamatam, tam spēkam, kur tika enerģija veltīta par sagādi, kas ir pēc lielā mamuta pakaļ, jā, tas ir vairāk vīrišķais spēks. Sieviete to var darīt, bet man liekas, online, paskatieties kādu no tiem online, pirmo vai otro, man liekas, abos es par to runāju, un vai tas bija trešajā vai ceturtajā enerģijā, bija tas foršs piemērs par sievieti. Tas nenozīmē, ka sieviete nevar strādāt. Protams, ka viņa var strādāt. Nu, es pat negribu tādu vārdu, man jau pilnīgi strādāt, darboties, realizēt sevi, pareizi tā būtu. Um, harmoniskāk, jā. Viņa sevi realizē, viņa arī kaut ko dara, jā, naudiņa nāk, viss forši, bet ja viņai ir jāuztur viss, nu tā, ka ir jāuztur tas mūris, jāuztur viss, tad ir tas tāds graujošais moments nāk, nu, teiksim, kaut kādu brīdi to var, kaut kādu brīdi, bet tāpēc jau arī pats četrnieks parāda, kad ir kopā. Pirmajā mēs sapratām magu atsevišķi, jā, viņš tur meklē savu ceļu. Otrajā mēs sapratām, ka mums ir tāda intuīcija sajust sevi un caur citiem redzēt arī savu, nu, savu spogulīti un tā tālāk. Trīniekā mēs skatāmies, jānāk tā pārpilnība, bagātība, auglība, radošums un arī tā materiāla, nu, tā, tieši tā naudas plūsmiņas izpaušanās un četrniekā mēs atkal nonākam pie tās fundamentālās stabilitātes un visu pār, nu, kad ir fundamentam, jābūt formai. Un tāpēc bildē ir, kad abi ir, kuri kopā satiekās. Šī ir pirmā bilde, kur viņi ir abi tā kā kopā, kur viņi ir satiekās. Ja tur tā kā viņi bija izdalīti 1, 2, 3, tad četrniekā ir jau kopā. Lai būtu viegli kopā, mēs ejam kopā ar kādu. Un tas ir partneris. Tam pat nav, ziniet, attiecību modeļi ir dažādi. Mēs par to pie sešnieka runāsim. Tagad neiet runa obligāti, ka jābūt precētam vai jādzīvo kopā. Ak, dieniņās ir tik daudz dažādi varianti, kā šodien jau var darīt, ka tas nav stereotips, ka obligāti tagad zem viena jumta jādzīvo. Nē, tā miedarbība imperatoram ir imperatori var būt dažādas. Un tas būs interesanti pie sešnieka. Mēs par to parunāsim, tāpēc, ka atkal sabrucinās mums veselu kaudzi ar stereotipiem, ka kā tā arī var, jā, tā var. Tieši tā arī to var. Un, jā, jo jāiet tālāk, jo kas ir ziediņš četrniekam? 7. Uzvara, drosme,
izaugsme, attīstība. Un kopā 3 un 4, tāpēc, ka 3 plus 4 ir 7, jā, kopā veidojās skaists septītnieciņš, jā, izveidojas. Nu, lūk, um, pabrauksim tālāk. Tad iedot formu, jā, un šī sakarā es gribēju parādīt vēl arī bišķi bildi. Tā ar ko padalīšos par to pašu mūri, tīri simboliski. Tīri simboliski, varbūt kādam kaut kas uzrunās. Oi, tā jau ir tā. Tad, nu jā. Viens ir tas, ka jā, tas mūris, un arī vienā no online, vai man liekas simboliskajā, kaut kur es vai kopsavilkumā pie četrnieka arī bija teikusi, tā tad ir mūris, pie kopsavilkumā, laikam, jā, ir mūris, viņš uzliek to mūri, viss ir kārtībā. Jautājums, kas ir aiz mūra? Ja 4 var arī būt viens pats. Un te viņš liks tikai to mūri. Kas to visu iekārtos, kas to visu izsaimniekos un tam līdzīgi. Un, tā tad jautājums, vai aiz mūra ir pilsēta, vai dārsts, vai kaut kas, kur ir notiek rosība, dzīvība, viss vispārējais, ja? Vai tur ir tukšums? Nu, kaut kas ir kā ir salikts, bet tur nekā nav, nekas, kas ir iekārtojis, uzfrišinājis un tam līdzīgi, ja? Šie divi salīdzinājumi. Kas ir aiz šī fundamenta formas? Citreiz ir bijuši tādi piemēri, kad saka, nu jā, nu re, kur tur cilvēks ir ļoti tur jau miljonārs un tam līdzīgi, tur vai nu viņš viens vai kaut kā tam līdzīgi. Un iekšā tāds tukšums, tā nauda ir, bet iekšā tāds tukšums un tik nelaimīgs. It kā viss materiāli ir, viss pilnīgi tev visu, tu vienkārši tur būtu šitā, bet tāds tukšums. Jā, un nav arī tas dzīves partneris, kas tur tālāk iedod tos mērķus un tam līdzīgi un palīdz tur virzīties uz priekšu un tā tālāk. Bet tas viss nāk ar laiku. Tikai jābūt tam atvērtam. Tā, vismaz tāda ideja. Tātad stratēģija, ilgtermiņš, ceturtās enerģijas izpausmes. Tātad ir stratēģisks redzējums un domā ilgtermiņā. Ķep-ļep variants četrniekam nepatiks. Nu tā, ai, nu labi, kaut ko tā, kaut ko fiks, kaut ko tā, paviešu, pam. Nē, viņš pats jūtas nērti vidē, kur nav pamatīgums kaut kas tāds vai tāds, nu, kas iedod tādu, viņš īslaicīgi var būt, jā, uz kaut kādu periodu, bet ne ilgtermiņā, tad viņš vienkārši sev pazaudē. Viņam vajag tādu pamatīgumu, to rosību, ka viņš redz visu, ko viņš pārvalda. Tāpēc šeit būs pieminēts makromanagements. Ja mēs pie trīnieka runājam par mikromanagementu, tad pie 4 mums ir makromanagements. Ļoti labi tā kā redz no augšas to visu situāciju, ko un kā vajag. Līdz ar to ir tālāk deliģēšanas spējas, deliģēt. Un viņā ieklausās, kā vadītājā, viņā ieklausās cilvēki, jo šis ir ar sirdi, jā, ar sirdi vērsts vadītājs, kam rūp, lai arī viņa, ja tie ir darbinieki, ja vai padotie, lai arī viņiem viss ir labi. Oi, tādus piemērus noteikti, ka var atrast, ir jāparakaņājās. Ir grūti, bet var atrast. Un arī mums Latvijā ir tādi piemēri. Vienkārši uz sitienes tagad arī no rīta nevar pateikt, bet ja kāds zina, uzreiz pēc tam komentāriņos vai čatiņā parādiet piemērus, kur ir šādi sirds vadītāji, kam kad pašam ir labi un arī viņš izdara tā, lai arī padotajiem ir labi, ja darbiniekiem ir labi, un viņi var augt. Un tas tā kā tāds, nu, tas pat nav tāda standarta tikai darba devēja ņēmēja attiecības, bet tā ir tāda bezmazliet jau tā kā ģimene. Jo nu, tās attiecības tādas, nu tā ritīgi, ja. Viņš ir tā kā tā autoritāte priekšā, jā, bet tie pārējie pilnīgi tā ir pārņemti ar tādu wow. Viņš ir kā skolotājs, kad ir no kā mācīties, ja, ka viņi labprāt, ja sevišķi vīrieši, nu, viņi smuki var izaugt pie tāda četrnieka, ja. Un te ir arī jāskatās, vai tas ir kaut moments, kad lai, kā saka, nesakāp galvā, kad es tur vadītājs tā un šitā, un kad nesakāp galvā tas hierarhiskais moments, ko te es tagad esmu te un tu esi tagad tur. Bet, ja paskatīsieties aprakstā, tur arī bija viss, ka viņš vada tā kā ar līdzvērtības principu, nedalot, tu esi zemāks vai augstāks, jā. Viņš tā kā līdzvērtībā to dara. Un brīvāks viņš jutīsies četrnieks, tomēr, ka viņam ir kaut kas piederošs arī tai skaitā. Viņš var būt arī kaut kāds direktors un tādā veidā, bet redziet, direktoru ietekmē īpašnieki,
vai īpašnieks, kas tālāk saka, kā vajadzētu, bet četri pats pa sevi zina, kā vajadzētu, un ilgstoši vispār tāpēc četrniekam, kā sievietēm, tā vīrietim, realizējot sevi, atrasties zem kāda, kurš kāds diktē noteikumus, kā jādara, īsti komfortabli varbūt nebūs, ja nu vienīgais sarezonēs. Sarezonēs idejas, domu gājiens, redzējums, ok, tad var. Tad var. Viss smuki, bet galvenais, lai sarezonē. Ja nesarezonēs, un tas ir jādara tikai tāpēc, ka ir nauda jāpelna, nu, sakaldīs zobus uz kādu brīdi, to varēs izdarīt uz kādu periodu. Ja? Nu, tas ir katram, tas nevar pateikt, tas ir katram savs, bet iekšā, es darītu citādāk, es darītu kaut kāds, vēl tur jā, ir tā sajūta, kad gribas, nu jā, to visu. Kad es varu pa savām, kad ir tas redzējums, kā es to pārvaldītu, kā es to darītu. Ja, un tas ir, saku, kā sievietēm, tā vīriešiem ir iekšā šī spēja to redzēt šādā versijā. Tad nodrošinātājs arī, pieņemsim, saistībā ar tādām tā kā uzņēmējdarbības formām, pieņemsim, SIA, akcijas sabiedrība, arī biedrība nodibinājumi varētu arī būt, jā, tur, kur iesaistīti ir vairāki, bet, tiksim tā, un drosme darboties ar daudziem cilvēkiem vienlaicīgi, ja, nebaidas uzņemties atbildību, dot darba iespējas, attīstīties un tā tālāk, tās likumiskās lietas, teiksim, nu kā, tas viss ir tāds ļoti dabisks, tas viss pakārtojas pie pieciniekiem. Mēs par likumu runāsim, jā. Tas ir atkal nākamais moments, jo tas ir nav sakārtots mums nekur šī vidē tā normāli, bet tā kā var pārvaldīt, jā, un ļoti labi jutīsies savā uzņēmumā, savā kaut kamā vai savā, kā es gribētu teikt, savā, nezinu, kaut kādā audzētavā, ja tas ir par lauksaimniecību saistīts, pieņemsim, jau vai kaut kādā savā fermā un tam līdzīgi. Tas arī tā kā, nu, tie lauksaimnieki, tā kā bija tāds raidījums kaut kad sen, ja, saimnieks meklē sievu, ja, nu, kaut kādu senos laikos apakaļ vai kaut kad, un tagad arī, ja. Un tur forši var redzēt šos, tā kā viņi pārvalda tos lielos lauksaimniekus. Tur redzēt arī tādi imperatori, ko viņam ir, tur liels tehnikas, traktori un lieli lauki, daudz darbinieki, nu tādi, jā, nu, var redzēt, jā. Un pie tāda vadītāja vienmēr visiem būs silti, viņiem būs kārtīgas algas, viņi būs vērtīgi novērtēti, jā, un viņiem būs ar tādu prieku, viņi nāks, tāpēc, ka viņi liks, sajūtās būs kā sabiedrotie, kā partneri, nevis kā, nu, kaut kādi paverdzinātie, jā. Pilnīgi cita atšķirība ir. Jā. Tā tūlītās, jā. Šeit vairāk pa vīrieti tagad, ja. Vīrietis ar 4, viņš, teiksim, ka viņš atradīs to savu nišu, kur viņš var šīs spējas, pārvaldības spējas realizēt, viņš būs mazāk pie ģimenes, teiksim tā, jo viņam, un tas ir jāsaprot ir arī sievietei tajā brīdī, ja, kad viņš izmanto šīs spējas un pateicoties tam, ka viņš ir tādā vidē, viņš dod tādu savu veidu kā dziedinājumu un izaugsmi arī vēl daudziem cilvēkiem. Bet šeit jābūt tāpēc pāru komunikācijai, kad sieviete ir gudra, viņa saka, klausies, bet mums arī tevi vajag, lai nav tā, ka viņš pilnībā ir projām no mājām, jā. Bet viņam būs tā vairāk tiekšanās uz darbošanās, uz darbiem, uz piepildījumu. Ar bērniem viņš arī ņemsies, bet mazāk nekā trīnieka vīrietis. Trīnieka vīrietis vairāk, viņš tur čubinās, viņam patiksies pie mājas, viņš darīs vairāk tādus darbienus, kas ir saistīti tuvāk mājām, vai pat arī no mājas arī varētu būt, jā, kad vairāk sirsniņa vilks uz to pusīti. Bet tāpēc, jā, sievietē šis četrnieks ir viņa ir tas iedrošinātājs, kas arī tā kā pastum bišķītiņās vai iedot tādu drosmi, bet tev pasties, reku, labas iespējas, bet tev tak izdosies, pasties, cik to labi sanāk. Paskat, kā, nu, un visu laiku tā kā čukstēs tos labos momentus, lai viņš tā kā tiektos un atrastu sevī šo imperatoru, ja, un noticētu sev, jo, ja viņam nav bijis tēvs kā piemērs, ja, tad, nu, tad tālāk nāk partneri, kas iedrošina, vai arī, ja ir mamma arī var būt spēcīga, bet nevis tā, ka viņa tāda valdoša, skaldoša, ja, bet ka viņa saprot, ka viņai aug dēls un ka viņam vajadzēs šo iedrošinājumu, lai viņš sajustos, ka viņš var visu šai dzīvē, ka viņam izdosies. Līdz ar to viņa arī viņu pamudinās, arī kā tā labi izdodas, tu pamēģini, ja, bet viņš saka, es nezinu, ņemt man tādu darbu piedāvājumu, neņem, pamēģina, ko tu vari zaudēt, tu tikai iegūsi pieredzi īstenībā, un ļoti labs variants tev, nu, pamēģini, ja, nevis, kā, priekš kam tev to vajag tā, bet, nu, tieši, kad otrādi, teiksim, tā sievietes loma ar četrnieku ir liela drošības sajūtas sniegšana, teiksim tā.
ļoti īsos vilcienos. Un parādīt to, ka var. Un, kad vīrietis jutās droši, ka viņš var iet atklāt sevī to imperatoru, ja viņam tas nav, ja? Lai būtu šī sadarbība, miedarbība, lai to, lai viņš droši ar to varas bumbu pārņemt. Un es savā labajā rokā, kas ir ceturts enerģijas bildē, ja? Un, jā, tā mazu mirklīti. Pagaidiet, man savs imperators jāpalaiž stolītās. Mhm. Saglabājas. Labi. Um, jā, un attiecīgi, kad sieviete ir pie šīs te kreisās rokas, jā, kas ir klātesoša, viņa arī darbojās, pārvaldās un rušinās, kā saka, un ir mierīga, un tās emocijas mieriņā. Tas ļoti svarīgi, ka savas emocijas mierā liek, nu, saharmonizēt, pēc atkal divnieciņā, pēc tam mēs par emocijām vēl citur vēl parunāsim, bet kad ir šī miedarbība, katrs zina savu vietu, bet tas atkal nenozīmē, ka kaut kas limitēts, ka atkal četrnieku sievietes tu nevar darīt var. Vienkārši tas ir citādāk. Ja tev arī, ja teiksim, man nav tā, ka man ļoti par to vidi patīk tā, nu, es no laika gala, kad man vajag kaut ko rušināt, iekārtot, saimniekot, man tas vienkārši nav, nu, nē, man viņš ir, bet viņš nebija tā uzziedējis. Kas notika pavisam nesen, un mēs ar Andi par to runājām, cik tas bija dīvains, pilnīgi šokā, kas notiek, jo tad, kā man tas septītniekam četri saknēs, un tas pirmā viņa enerģijas man ir daudz ir, ja, un bet tas trīnīciņš arī ir, bet viņš bija kaut kur, nu, man nav bijis piemērs. Un tā kā iepriekšējā reizē, kad es runāju, ja ka man daudz arī Lauriņa iedvesmoja no sevis, savas dzīves, vienkārši es to skatos, varbūt arī tā. Bet man ikdienās, kā mēs ar Andru runājam, tā, kad parādījās un parādās ar vien vairāk materiālais tāds stabilitāte un izaugsme materiālajā ziņā, kad nāk vēl, un man ir tā drošība, ok, mums ir visam pietiek, Ines nomierinies, tev visam ir, tu bērniem arī visu, ko vajag, tu vari, tur veselībai, vari sev, vari, bet ir kaut kāds vēl, nu, mēs vēl neesam tanī ielikuši tanī finansiālajā līmenī, kur būtu pavisam tā, jo mēs katru reizi ceļam uz augšu to latiņu, jo mēs mēģinām, paskatāmies, kas ir mūsu komforta zona, un viņa vēl ir jāpaukstina, bet tāpēc mēs lēnām kopā ejam, es pārvaldu šo visu to, kas saka, es kaut kā, nu, uztaisīsim tūlītās jau. Mēs ar Andi sarunāsim, kad mums vienu vakaru vajag, un mēs jums tās finanses parādīsim, kā mēs viņus liekam kopā, pārbaudam, visu Excel failu padalīšos, lai jūs arī varat pamēģināt, kā tas ir, ka tu pārredzi visu, kas tev notiek, ja? Ka tu redzi, un ka tev vienkārši ir skaidrs, ko tev cik daudz vajag, jo katrai ģimenei būs savas vajadzības, savi limiti, un tu redzi, kā naudiņa ienāk, kā naudiņa aiziet, ja? Līdz ar to tas ir svarīgi, kad izmantojās tāds miers un pārliecība par to, ka, ok, tu vari vairāk, un galvenais šis moments, ka tu vari vairāk. Jo vecajā versijā teikt, nu, tev ir tik, cik ir sadzīvo. Manā gadījumā tas nē. Es jau redzu, ka es vienkārši palieku arī pati nervozi. Es redzu, ka mums vajag vairāk, ja, un mēs varam to vairāk sadarīt. Tad aiziet labāk nofokusēsimies uz to, ka mēs varam, domājam, daram, mēs attīstamies, ejam tālāk, nekā tagad krītam apakaļ kaut kur vai mēģinam kaut kādus, nu, ir labi, kā ir jāiztiek. Tas mūsu ģimenē, vismaz kamēr es šeit būšu. Tas tā nebūs, bet tas nav tā, ka es tagad pārņēmu vadību. Nē, vienkārši es dodu to impulsu un caur sarunu, caur komunikāciju ar savu partneri mēs nonākam pie tā, ka viņam ar tas rezonē. Nu, jā, īstenībā viņš saka, man arī gribas beidzot, nevis katru dienu braukāt tagad arī, vat uz turien, kur viņš negrib braukāt pagaidām jau vairs, jā. Bet, lai tā viegli un brīvi arī nāk materiālais resurs, ja? Kad ir šis te fundaments, ka mēs izveidojam fundamentu, un es par to runāju arī trīniekā, ja? Un šeit ir tas brīdis, ka mēs arī caur sarunu nonācām pie tā, ka mēs gribam radīt šo te materiālo fundamentu, kas pēc tam pāries bērniem, kā redzējums, kur viņiem nebūs tas vecais ceļš jāiet, skola, augstskola, darbs. Ne, nu, viņi iet, protams, bet saprotiet, ar citu motivāciju, tu ej arī kaut kādā augstskolā, kaut ko mācīties, nevis tāpēc, ka tik dabūt budžetu, cik tur maksā mācības, un tikai tagad, jāņem kredīts, nu, ka tas vienkārši nav. Iedomājieties, tas vienkārši nav, un viņš var aiziet tanī laikā, kad viņš grib, bet viņš var realizēt sevi jau tagad. Un mēs dodam iespējas, tagad arī mums 13 gadnieks vecākais, ja tu 14. janvārī, un viņam ir iespējas tagad, un mēs viņam te sakām, tu vari tagad to darīt. Mēs tev, nu, oficiālās lietas mēs visus caur sevi izbīdīsim, kā pieaugušie, bet tu vari darīt un vari tikt pie saviem līdzekļiem tagad, atklāt to savu ceļu tagad. Ir sevišķi, ka viņam pārbaudījumā puikam mums ir četrnieks, tad ir sevišķi tas ir svarīgi, nu,
jau tagad šies pirmos aizmetņus ielikt, ka viņš var tagad jau savos 13 gados, viņš var fundamentu savu taisīt un saprast, ko viņš grib. Ja? Nu, vismaz, saka, tā, protams, ka tas mainīsies 150 reizes vēl, bet tas, ka viņš sāk to ceļu kaut cik jau vismaz kaut kāda sēkla jau tiek iedēstīta tagad, un ka viņam ir piemērs, ka mēs arī ejam attīstībā, mēs nesēžam uz vietas. Mēs skatāmies variantus, un mēs diskutējam kopā arī kā ģimene, kur mēs esam tikuši. Pēc tam, tas iknedēļas sapulces mums ļoti patīkās, ka mēs pārunājam, cik tālu esam tikuši, ko mēs esam tagad izpētījuši, kādi mums nākošie ir darbiņi. Ja? Viņi pasaka par sevi, katrs arī bērni, kā viņiem skolā ir, kādas viņiem ir sajūtas, kā viņi vispār jūtās, kā viņi redz, kāds viņiem viedoklis par to, ko mēs ar Andi darām. Ja? Varbūt viņiem arī kaut kāds ieteikums. Un tas ir normāli, ka tu bērnam prasi, kā tu domā, kā tu redzi. Varbūt tev arī kāda ideja. Un tas ir tik forši, viņi tiek iesaistīti iekšā tajā, tagad jau, jā, nevis kaut kad vēlāk, bet tagad mēs kopā to, jo tāpēc, ka tas viss, kas tur ir palicies aizmugurē, es viņu nevilkšu līdzi. Jo man sajūta jau atnāca, viss mēs to beidzam. Mēs ceļam jaunu fundamentu, jaunu kaut ko, piepildīsim, nu, kaut ko radīsim jaunu. Tāpēc, kad saprotiet, tas viss ir pirms tam, nu, tā jau ne man tie piemēri, ne Andim tie piemēri no saviem vecākiem, kaut gan visu cieņu vecākiem, visu cieņu. Paldies par to, ko viņi iedeva, tiešām paldies no sirds, bet mēs gribam citādāk, mēs negribam tik saspringti, tik smagi, tik, nu, mēs tā kā redzam, kas ar veselībām notiek, jā. Tas viss atbalsojas veselībās, un paši mēs arī gribam tagad atrast to citu ceļu. Ok, es aizrunāju par savu piemēru. Varbūt līdz šim, uz to brīdi gribētu kaut ko padalīties, pirms es kaut ko tālāk tev padalos droši. Labi. Starp citu, beznosacījuma mīlestības aizmetnīša arī šeit sākās. Četrniekā. Imperators ar beznosacījumu mīlestību pārvalda visu. Oi, man tūlās mans mazais imperators. Es tūlās atvedu jūs šī dienas. Tūlās. Ok, aizies. Tātad, labi. Jā, tā ir loģika. Viņam dominē daudz arī loģika, jā, prātīgums. Kas ir interesanti, četrnieks sev aicina uz garīgumu. Četrnieku vīrieši arī tieksies uz garīgumu. Viņam kaut kādā brīdī, tā kā ja viņš zina, ka viņš nostājas uz savu ceļu, un viņš sāk sevi realizēt, viņam ļoti garīgums nāks dzīvē. Viņš arī sevi vēl vairāk izzinās. Un tāpēc, ka vīriešam jau ir tas garīgums, nu kā tā ir tuvā viņa puse. Garīgums tas ir viņu. Viņam tas ir jau tā kā defaultā. Tas, ka viņš ikdienā neizpaužās, ir kāds garīgums. Es jau turēju attīstīties. Man tas vīrietis, kā sēž tur, tā sēž tur savā dīvainā. Ja? Bet atcerieties ķēdes reakciju. Tad kādi bija vecāki un tiem vecākiem vecāki. Saprotiet, cik daudz kas ir sapiņķerēts, ja? Protams, bet pēc būtības vīrietis ir tas garīgums. Ja? Nu, atkal atceramies tās tiltas zīmītes, ja? Vīriešiem. Un sievietes, ja? Sievietes zeme, tas atzīmējums, un vīrietim tur augšņā. Tā kā, nu, ņemat šo te vērā, un ir tur. Un tā kā tas četrnieks ir sakārtots, tad viņš ir uz sava ceļa, tad viņam tas garīgums varās. Sievietei, ja ir četrnieks, arī nevis skriet pašai pa priekšu. Sievietei atkal ir aicinājums garīgumā arī nodoties un atrast sevi. Un tad, lai ir stabili uz sava ceļa, nevis pa galvu, pa kaklu skriet, visu tagad savās rokās turēt, ja? Tā jau būs negatīvā izpausme, jo tad mēs nedodam vietu imperatoram. Tur aizņemts ir. Viņš nevar tur ienākt. Vienkārši nevar, ja? Bet īslaicīgi, ja šis jānotur to var, jo dzīvē visādi situācijas gadās, kaut kāds periods tas var būt, bet ar domu, kad es vietu atstāju jau imperatoram un es vēlos viņu savā dzīvē, ja? Tas ir attiecību tēma, bet to mēs vēl pie sešnieka vēl skatīsimies vairāk. Četrniekam ir ļoti interesanti arī, uz ko var virzīt, ir tādas, kā, ka viņš tās intereses var tā kā arī par fundamentālām lietām, kas ir bijušas pagātnē. Līdz ar to vēsture, bet vēsture tāda, kas ir, pieņemsim, nu arī ar fundamentiem, ar kaut kādiem, kas tika izveidots, jā, vai kas kaut kad tika radīts, bija kaut kāda forma tam visam, un tālāk, nu, izzinot, teiksim, vēsturiski,
Nu, tur labi, tur bijis, pieņemsim, tāpat mums, piemērs, nezinu, Latvijā, Rundāls pils Bauskā, jā, nu, rekur. Viņa arī, tas ir tas pamatīgs fundaments, viņš ir izveidots, un četrniekiem varētu arī tas interesēt, nu, tādas lietas apskatīt, nu, tāpēc, ka tur ir kaut kādas formas, tur ir kaut kāds, nu, viņš ilgstoši stāv, ilgtermiņš, reāli ilgtermiņš, jā. Tā kā viņiem varbūt interese, varbūt citi četrnieki pat tā kā uz arheoloģiju pat nododās. Tur, kur viņi iet un meklē, un viņi atrod senās tur civilizācijas, aizmetņu stāvu un šitā, vai tas senums par fundamentu var viņus vilināt arī, aizraut kaut ko tādu senu, paskatīties, ja. Um, Viss, kas ir uztaisīts uz zemes pirms tam. Ja, tas var, kas ir tieši uztaisīts uz zemes. Ja, tad fundaments uz zemes. Arhitekti līdz ar to, vai būvnieki, būvniecība var arī interesēt. Ja, fundaments. Ja. Un kā sieviete arī normāli, viņa var iesaistīties, tikai varbūt nevajag ķeru ņemt savās rokās un tur cementu kultu un tam līdzīgi, ja. Bet sieviete arī var būt arī būvniecības lietās, kā saka, vai būvdarbu vadītāja, varbūt sieviete vai būvu uzņēmumu vadītāja, viņa var būt, bet viņa būs tik gudra, ka tiem vīriešiem vienkārši viņi, saprotiet, kāds spēks, es arī runāju individuāli, tā kā ar meitenēm, četrnieku meitenes, vai arī, ja viņam ir saknītais, arī ir četrnieciņš, kad jāiemācās kļūt par to, nu, to četrnieku ir kā, bet jums ir spēks, kad jūsu laukā daudzi vīrieši var izaugt par spēcīgiem vīriešiem, ka viņi sevi var atrast. Un gudra pārvaldoša sieviete, viņa būs mierīga, viņa būs maiga, bet viņa būs tādā garā tik spēcīga, bet viņa paskatās uz tevi, viņam, oh, es zinu, ka man izdosies šodien, tāpēc, ka viņa šodien uz mani paskatījās, ja, ka viņa vienkārši aizraida tādu jaudu, jo es ticu, ka tev izdosies. Es zinu, ka tu izdarīsi labu darbu, un es tevi novērtēšu par to, ko tu, un paldies tev par to, un galvenais tas paldies. Es arī sievietēm uzņēmējām, kam ir tas 4, saka, meitenes, sākiet paldies saviem darbiniekiem, esiet cieņā, nevajag tur hierarhiski, tu tur apakšā, es tur augšā, nolaidies līdzvērtīgā, ja? Līdzvērtībā. Var darīt biznesu, nav problēma, var vadīt arī lielus uzņēmumus, bet tur būs tas mātišķais siltums, rūpe un tepat laikā tāda nu, ļoti, ļoti jaudīga uzticēšanās. Ticība tam darbiniekam vai tiem vīriešiem, ticība, ka viņiem izdosies, tas ir tik ļoti vajadzīgs. Viss, kas vīrietiem vajadzīgs, ka viņam tic, un tad tas maks un tas imperators viņā sāks atdzīvoties, jo tas katrā no mums ir, jā, un tas ir kaut kas tuvs, un caur to sajūtu viņš sapratīs, eju, bet es varu, un pēc tam viņš izaugs un pats uztaisīs savu, pieņemsim, uzņēmumu vai kaut ko tam līdzīgi, kas nav slikti, kad nāk no vides, ja, kad citreiz saka, jā, tas izaudzināja darbinieku, viņš pat paņēma, piekāls man aizgāja, nu netak, vienkārši tu ņem nākošo, daudzini nākošo, tu jau paskaties jau laicīgi un ņem nākošo, kurš arī izaugs, laid viņu vaļā, lai viņš, jūs zināt, kāda būs sadarbība vēlāk, viņi nekur nepazūd. Ja ir tādas attiecības izveidotas, tādas cieņpilnas attiecības, tad tālāk viņš tev būs ļoti labs sadarbības partners, un viņš tev atnesīs kaut kādus kontaktus. Tās attiecības, tas nav tā, tev darbinieks aizgāja. Viņš tev atnesīs miljonus reizes apakaļ caur kaut kādiem kontaktiem vai iespējām, pateicībā par to, ka tu biji blakus un ticēji, ka viņš var. Nu, vot tāds tas spēks ir, ja, kad, labi, izgāju cauri. Es jau šito visu kā vienmēr sev stāstu, ja tas nav tā, ja tas viss, kas arī ikdienā notikās, tas spēks, kas man izgāja cauri, un atkal tur bija tas, vat vienkārši izvēlēs, Inesu, kur tu būsi. Tu tiešām visu gribi savās rokās ņemt, ja, vai tu vienkārši esi klātesoša un ļauj tam, nu, tas bija interesants, bet es saku, to vēlāk ierunāšu. Jā, bet jau kuru ciklu un atkal nāk ārā viss kaut kas, jā, skapīši nav līdz galam iztīrīt. Nu, bet viss kārtībā, mēs ejam tālāk. Tātad, jā, sieviete ar četrnieku tas pagātnes sakrālais uz garīgo caur sakrālo. Nu jā, te ir arī viens moments jāpieņem, kas varētu būt interesanti sievietēm ar to 4. Nu, viņas nebūs mājās sēdētājas izteikti. Viņas var būt, ja būs tāda sava realizācija, bet tas nenozīmē, ka viņa tur nebūs tāda sievišķīga. Viņa būs sievišķīga vienkārši. Man jau arī tas pats ir, es arī nevaru vai nosēdēt.
un vēl savu 19 visu pārējo. Man cits ceļš, tāpēc pie šī, ka mēs saprotam, kā atšķirās, kas mūsos ir, kādas mums ir ierodas izpausmes un tā tālāk, mēs saprotam, kāpēc tam mm, veidojās mūsu attiecību modelis ar mūsu partneri, un kas nav standartā. Nu, stādies priekšā, un, teiksim, vot tā ir, ka viņai, ka tai sievietei ir tāda enerģija, un kamēr viņa sevi atradīs, nostabilizēs, viņai ir jāļauj realizēties, lai viņa saprotu, uh, tad kāds ir tas viņas ceļš, jā. Un šī gadījumā komunicējot ar savu partneri, pasakot, kas viņai svarīgi, viņam pasakot, kas viņam svarīgi, mēs nonākam pie zelta vidusceļa, kad var atrast variantu, kā abiem ir labi, pat ja ir ģimene. Un šobrīd arī mums ar Andu arī ir šie 3 bērni, un ar visu to, ka man bija ļoti grūti nosēdēt tas pirmais posms, kad tas pirmais gads, pusotrs līdz 2. Bet ar trešo jau bija pavisam vieglāk, tāpēc, ka es ļāvu sev realizēties arī paralēli ar pirmo vispār bija tur tikai kā piela. Nu jā, tas varbūt visām. Man nezinu, vai visām, bet vairumam ir tā ar to pirmo bērnu, tā, ka tu pilnīgi dienīgās priekšā pakaļā viņam esi visu laiku, un taču nevar attiet un tā, un tas vienkārši, varbūt, ka citam tā nav, un tas ļoti labi, tā arī nevajag. Jā, jau bērnam pašam augt, bet es sev pārmetu, ar Evelīnu, ka bija ļoti daudz ārpus mājas, ka tur uzņēmumu vienu arī cēla augšā. Un tad man bija pārmetums sakal sev. Es ļoti sev pārmetu, kad es nebiju. Bet tās ir tās mācības stundas, jā, bet, teiksim, šī gadījumā tas uzsvars ir saprast to, ka var būt šīs ka varbūt šī atšķirība, kā tad vienkārši katram, uz kuru pusi vēl, citam vairāk pie mājas tā. Nu jā, un tas, kad es runāju, bet aizrunājos, tad, kad es sajūtu to stabilitāti, kad man ienāk, šobrīd, ka mums veidojās šī stabilitāte, līdz kam mēs esam ar Andu nonākuši, viņa būs vēl un vēl un vēl. Da jūs saprotiet, man nezinu, no kurienes vienkārši nāk idejas par kaut kādām veselīgām ēdienu receptēm. Es vairāk pavadu tiešām gatavojot, man ļoti patīk, man tā patīk. Es mierīgi aizbraucu uz veikalu, paņemu, ko vajag. Es zinu jau, man gribas eksperimentēt ar ēdieniem, man gribas to vidi sakārtot. Es vairāk skatos arī uz māju, pagaidām uz dzīvokli, bet tūlīt tāpat tā māja viņa būs, es domāju, jaunajā gadā, nākamgad. Un man nāk tās domas par iekārtošanām, viņas nāk lēnām, es domāju, Andris, no kurienes? Man nekad šis nekas nav bijis. No kurienes? Un es nesaprotu, un es pilnīgi tāda apmulsos, jā, un viņš uzzied. Viņš sāk ziedēt, un saprotiet, nav vajadzīgas prakses, meitenes, nav vajadzīgas prakses par kaut kādām sievišķībām. Nē, ir ok, ja tas ir, ja tas vēl pamēģināt, ir ok. Tas arī tā kā uzziedina. Bet es sapratu, ka tu esi tā kā, un sievietē ļoti svarīga stabilitāte. Materiālā stabilitāte. Meitenes, piedodiet, bet ir. Nu, ja kāda var pateikt, nē, nē, nu, viss ok, varbūt arī, ka nav. Bet, saprotiet, viņa mājās gaida to savu vīrieti, kurš nesīs to mamutu. Viņa gaida, bet viņai ir svarīgi arī saprast, ka to, ko viņš nesīs, neatkarīgi no tā, ko viņš atnesīs, ka tur vēl leduskapī pieliekamā ir vēl pusotrs mamuts vai 2 sadalīti, un vēl pietiksies tā sajūta, ka mums pietiksies ilgākam laikam. Jo, labi, it kā tas šeit un tagad ir, jā, moments. Mēs to skatīsimies. Arī vēl tur būs mums vesels pasaules enerģijas un tam līdzīgi, jā. Bet tas arī šeit un tagad notiek tad, ir stabilāks ienāk mūsu dzīvē. Tad, kad tu esi sakārtojis to materiālo pasauli sev arī. Tu vienkārši saki, dzīvojiet šeit un tagad. Nē, nu, protams, kad jādzīvo šeit un tagad. Bet, ja tev nav sakārtots, tev nav vispār sakārtots fundaments, uz kā tu stāvi, nu nebūs nekāds šeit un tagad. Tāpēc, ka tā ir evolūcija. Šeit ir 3 pasaules, ko mēs esam atnākuši apvienot. Ja? Tātad materiālā, dvēseles un gara. Nu nebūs vienkārši miers sirdī, šeit ir tagad, ja tev pa lielam, nu tev atnāk tas rēķins, par ko jāsamaksā tur tas un šitas, un pēkšņi nav plūsma ne no kurienes. Ja? Protams, tu ne, nu var tam visam uzmest un visu pārējo. Tas arī ir variants un arī tā kā neiespēja, protams. Bet, un tāpēc tas atkal jārunā ar savu dzīves partneri vai ar savu vienalga. Vai ar sevi pašu pirmām kārtām, ko es gribu, kā es gribu. Mēs nonākam atkal pie pirmās enerģijas. Ko tu gribi, kā tu gribi konkrēti. Tad pamēģini, negribi tā, labi.
Kā tu gribi tālāk, ja? Bet ir šī saruna, tāpēc arī čatā mēs varam mainīties. Mums ir tāpēc sava grupiņa, ka mēs varam mainīties savā starpā. Uh, Iedvesmot viens otru un arī dalīties šeit. Neviens tevi nevērtēs. Tu pasaki, kā tev iet, jā, un mēs padalīsimies, kā mums iet, un mēs viens otru iedrošinām, jā, tāpēc, ka ir dažādas situācijas, citi ir ar partneriem, citi bez partneriem, bet tie partneri var ienākt, un viņi ienāks noteikti tikai sakārtojam enerģētiski to, kur mēs stāvam, un viņi būs līdz brīdim, tāpēc, ka vēl būs jāaug, ar partneriem vēl ir jāaug, jā. Um, Ir labi, ka ir pauzes, bet viņi būs, viņi atnāks. Vienkārši sakārtojam sevi, un, bet lai būtu, nu, jauna tā vieta, kur tam cilvēkam ienākt, jā. Un atceramies, ka viņš mūsu skolotājs, tas partners ir, jā, un tā ir sadarbība. Sadarbība nevis to es iešu, wow, ar lāpu pa priekšu, jā, bet tas ir sadarbība kopā, tad tas 7 izveidosies, jā. Pie 7 mēs par šo tēmu atgriezīsimies. Tā, un vēl viens moments par, nevaram, par varu vēlreiz, jā. Vara un karš. Mēs redzam tagad arī pat savā laikmetā, mēs redzam šitādas lietas, ko nozīmē vara caur tādu pakļautību un negatīvajās izpausmēs. Arī te bija diezgan daudz no tā varas iegūšana arī kādiem līdzekļiem, tur arī ļaunprātīga varas izmantošana, vairāk ņemt nekā dot, jūtu tur trūkums, emocionāls augstums, noslēgtība, nevēlēšanās pastiet pieņemt lēmumu. Um, Šeit 1 līdz 3 enerģija, līdz 4 enerģijās, tātad, nu labi, 3 un 4, un kur bija par mammu un tēti runa, ja? Četrniekā tētis un trīnieks mamma. Mums ir jāizdziedina savs iekšējais bērns vispirms. Starp citu, laba tēma. Kur jūs to varat izdarīt? Forši instruments Andris Petriņš ir uztaisījis rekordu. Andris mums ir arī ar elpošanu sekvoja space.com, ja? Iekšējā bērna dziedināšana. Es arī kaut kad ar viņu uztaisīšu kaut kādu sarunu arī noteikti. Un rekords skatīties iekšējas bērna dziedināšana programmu, izmēģināt bez maksas vai paskatieties, kas tur ir. Tā, rekords. Bezmaksas materiāla iepazīšanās video un iekšējā bērna meditācija. Nu, pamēģiniet, pajūtiet jau, jā, varbūt jums noder šis produktiņš, jā, tā kā, un paņemiet, un, saprotiet, jo tas iekšējais bērns, viņš atspoguļosies kaut kur vēl tālāk partneru attiecībās. Tā kā mums ir pieprasījums, tu dari tā, tu nedari šī tā, es gribu tā. Tas ir kā mazs bērns, kas nav dabūjis no mammas vai tēta kaut kādu mīļumu, kaut kādu atbalstu, kaut kādu, nu, kaut ko, jā. Varā, ka mēs nonākam, ka tev aug četrnieka bērns, un ja tas ir vīrietis, pievērs uzmanību. Pievērs reālu uzmanību. Viņam būs pa ceļu dzīves saistīts kaut kas ar pārvaldīšanu, bet kāds viņš tur būs? Saprotiet, caur varu, ka tu nokļūsti, ka viņš nokļūst tur, viņš var pēc tam tā atspēlēties, un nevis būs labums daudziem, bet būs sliktums daudziem. Man nav jāsauc vārdā piemēri, mēs ļoti labi zinām, kas notiek apkārt, bet arī tas cilvēks vai tie cilvēki, kas ir bijuši pie varas un kurus mēs zākājam, es vienmēr saku, iedomājieties, ka tas ir maziņš bērniņš, it sevišķi sievietes, iedomājieties, kas arī ir turējušas tikko svaigu piedzimušu bērniņu rokās. Viņš arī ir tāds pats, un viņam ir traumas apakšā. Un tās ir sekas. Tas ir sekas neizdziedinātam iekšējam bērnam. Viņš ir paņēmis tik ļoti līdzi to savu bērnības sāpi, tik ļoti līdzi, ka tagad dabūn visi trūkties. Vienkārši jūs visi, vienkārši par to, ka man bija slikti, man nebija tēvs blakus, vai man nebija tur tas, visi jūs dabūsiet. Bet viņš arī šādi cilvēki, kas arī veido šādas situācijas, mums arī māca saskati šo disharmoniju ģimenēs un radi savā ģimenē šo harmoniju. Pievērs uzmanību, kas notiek tavā ģimenē. Kāds tu esi kā vecāks, ja tu esi vecāks, kāds tu esi kā vadītājs, jo tas arī ir kā vecāks. Jo tur ir, ka viņš ir tā kā tētis vai kā mamma vairākiem cilvēkiem, bet tādā citā līmenī, tad izaugsmes tētis, izaugsmes mamma, tad, jā, jo pie pozitīva četrnieka nekad nebūs varas līmenī kaut kas degradējošs, nekad, tāpēc, ka viņš sevi nepaceļ augstāk par citiem. Viņš ir līdzvērtīgs kopā ar visiem.
Kas man šodien notiek? Es nesaprotu. Oh, jā, kaut kas iet arī tik forši. Nu, tā kaut kā. Tad mums ir laiciņš arī tulītās. Um, jā, to es pieminēju. Jā, vēl četrnieks. Kāpēc ir svarīga stabilitāte, sakārtot ar kā materiālo stabilitāti vai vispār, lai kaut kāds struktūrēšanas ideja vai kaut kas ir katram mums kaut kādā brīdī ir izpaudusies, jo 4 ir ceļš uz pārmaiņām. Mums ceturtā vibrācija rinda, jā, ir 4. 13 un 22. Ja kādam matricē 22 vai 13, nu jūs saprotat, ka bez tā četrnieka stabilā jūs nekur netiksiet savā brīvībā. Nu vienkārši. Sitīs apakaļ, metīs atpakaļ. Kaut kas nebūs līdz galam. Mums jāpieņem visas 3 pasaules. Mums ir jāapvieno visas 3 pasaules. Mēs sākam ar materiālo pasauli. Nu, j- um, ja ir iespēja saslēgties ar kaut kādām iepriekšējām pieredzēm, sajūtām, tad ļoti labi. Tāpēc, ka tie, kas ir dzimuši no 23 līdz 31, jums tas viss jau ir. Jūs esat tik daudz ko piedzīvojuši, pieredzējuši, ļoti spēcīga saikne ar kanālu. Vienkārši pieslēdzies savai kaut kādai pieredzē un sakārto šīs lietas tagad. Nevelc viņus līdzi, tāpēc, ka tur ir viss skaidrs. Ja? Bet arī, vat tas tā vienkārši pateikt. Protams, ka tam cilvēkam ir blakus kaut kāda atbalsta. Ja viņam bērnībā nav bijis, kas pasaka, ka tev viss izdosies, ka tev viss ļoti labi sanāk, ka tu esi malacis. Protams, ka viņš arī tur patās būs tur, kur viņš ir, jā, un viņš mēģinās saviem variantiem tā, kā viņš māk. Tāpēc mums ir forši, ka mēs varam viens otru atbalstīt, un mēs arī ar daudziem arī sazvanamies, un esam viens priekš otru kā atbalsts, un ka var arī izrunāties, izstāstīt un tās lietiņas, un, nu, super, nu, ej tālāk, nu, malači, nu, viss forši, jā. Tā kā ceļš uz pārmaiņām atceramies, caur 4 nāk, tāpēc, ka viņš zina, pa kuru ceļu viņš ir kopā sadarbībā. Um, Vai tā ir dzīves partneri, vai tas ir sadarbības partneris, vienalga. Tas var būt jebkāds, vai tas vienkārši ir paziņa. Arī paziņu līmenī var būt 3 un 4 miedarbība, kur būs 7 uzvaras. Saprotiet? Tas nav tikai partnerattiecībās. Pat ir kaut kas tāds paziņa, jums rezonē, ai jūs komunicējat, un viņš pavēl, ka, jā, es tiešām varu, tā kā pazvani, vai uzraksti ziņu, jā, ok, viss sanāk, jā. Tas arī viss ir, ja tas nav tikai partneru attiecībās, tas ir visur, un jūs redzēsiet šo izpausmi. Ja? Tā kā vienkārši acis, ausis vaļā, vērojam, kas notiek, un gan es gribu, lai būtu tā gribēšana to saredzēt un sadzirdēt, bet būs jādara. Ar sēdēšanu uz vietas nekas nenotiksies, būs jādara, būs jāmēģina, būs, nu, būs jādara, jā. Tā. Man liekas, ka, nu, jā, ja kādreiz dzīvē pretestība ir, liekas, nu, nesanāk, nu, kaut kas nav, nu, kaut kas, nu, tā kā pret sienu, tā kā liekas, ka sitos, stop. Vienkārši bišķi ieslēdziet novērotāju. Otrā enerģija, mēs runājam par novērošanu. Paskaties uz to situāciju no augšas, pavēro, nu, tad kur? Ā, ok, sapratu. Bet bišķiņas, nu, ir sevišķi sievietes, ja? To novērotāji, nevis tā kā dragāt. Novērotāji ieslēdzam, sajūtam, plūstam kā upe. Nevar mums bangojoša upe, tur viss būs haosā. Plūstam, plūstam. Jā, iešana pāri izaugsme. Man liekas, ka es tā kā visu te vēl tā pieminēju, kas kur kā. Jā, nu kaut kā tā, mīļie, tā kaut kā. Vai kaut kādi vēl piemēri nāks, mēs turpinām komunicēt mūsu mīļajā čatiņā. Nu jā, un šeit nav jābaidās no tā visa lielā mums stereotips ir par to, ka mēs, nu jā, nu kur te nu mānu, kaut kādi miljoni un vēl sazinu, kas, jā, tie tādi jauda ir iedota, 3, 4 mierīgi. Un vēl sadarbībā tikai tā, tikai tā. Nebaidieties no lieliem cipariem arī materiālajā ziņā, tāpēc, ka mācēs izsaimniekot. Imperatori māks saimniekot materiālos līdzekļus, un tur bija rakstīts, nu, arī piefiksēts lielu naudu. Liela nauda. Esat turējuši lielu, daudz, cik jūs maksimums turējuši rokās papīrišos kaut vai, cik jums ir gājis cauri liela nauda. Es laikam esmu 10 000 rokās skaitījusi, un tas ir man tāds, nu, kas arī it kā nav nekas tāds, bet, jā, jā, bet pilnīgi meditāciju sev uztaisīja. Tur vienā brīdī vajadzēja kaut ko mēs pārdevām. Kaut kas tur bija, vai tētim bija, saku, klausies, iedod man meditāciju, un es viņu tāds ar rokām laižu, lai es pierodu pie lielajām summām vienkārši. Un man bija tā sākumā, bet tagad jau, nu, lai tas nāk, jā, jo tas iedod iespējas tālāk vēl kaut ko realizēt, vadīt, veidot. Tu uzņemies atbildību, tātad četrnieks ļoti atbildīgs, uzņemās atbildību. Um, Vat ir mazais moments, vēl maziņš momentiņš. Jā, mēs, par atbildības uzņemšanās saka, jā, var uzņemties atbildību par daudziem, bet pagaidiet, teikt mierīgi. Um, Mēs nevaram uzņemties atbildību par citiem cilvēkiem.
Ja tā katram ir sava dzīve, katram ir sava izvēle. Um, Mēs varam uzņemties atbildību par procesiem, kuros mēs kaut kādā veidā esam saistīti, ka nav bail uzņemt lietas, uzņēmējs, uzņemt lietas un pārvaldīt lietas, ja? Ka nav bail no tā. Tāpēc ir tas makromanagements liels, vairāk darīt, vairāk liels tur organizēt, vadīt un tā. Bet, jā, nu, atkal izplūdu. Jā, jo citai saka, jā, tev jāuzņemas atbildība par tiem. Nē. Par pieaugušiem cilvēkiem vispār nav jāuzņemas atbildība. Saka, jāuzņemas atbildība par bērniem. Tas būs drīzāk viņi paši ir izvēlējušies, kur viņi ir ienākuši, ja tu esi klātesošs un kaut kādā. Tas ir slidīgs jautājums, ja tu izskaidrot atbildīgam arī par bērnu, tāpēc, ka ļoti daudzās tēmās vecākus tieši saķēdē ar domu, tu esi atbildīgs par bērniem. Neatceros, kur enerģijas par to jau runāju. Tas jau bija kaut kādā garajā online iepriekšējos, bet te ir vērts paskatīties. Man liekas, ka tas bija pie 3 vai pie 4 atbildības mēs runājam. Mēs esam klātesoši, un, protams, tā ir mūsu izvēle būt par šiem vecākiem pavadoņiem. Bet atbildība audzināšanā, nu, tā ir brīva izvēle. Nu, kā, nu, labi, tas ir tāds, nu, vienkārši skatieties, lai jūs paši sevi neiegrožojat. Es esmu atbildīga par, un man ir jādzīvot tagad dēļ bērniem. Vot šitas, respektīvi, šito es gribēju pateikt. Nepārejiet uz to, ka jums jādzīvot dēļ tā, dēļ šitā, dēļ tā. Jūs dzīvojat priekš sevis, es dzīvoju priekš sevis, priekš tikai un vienīgi sevis. Un tad tālāk man ir miedarbība ar savu partneri, miedarbība ar saviem bērniem, miedarbība ar visiem pārējiem. Ja? Cilvēki, mēs tur ātri sev pazaudēsim. Viss. Ot, ja jāsāk dzīvot priekš citiem, čau. Viss. Tur ir viss pazūd. Veselība, laiks un vispār mēs nesaprotam, kur es esmu. Ja? Kaut kā tā. Paldies. Ja kāds kaut ko grib vēl pateikt, vai dosimies dienas gaitās. Tā es arī saku, tad es pārtraucu arī ierakstiņu. Paldies visiem klātesošiem.